Tā laipni aicināti mēneša algas darba aprēķināšanas pamatprincipu kursos. Šis ir pats sākumiņš algām, kā rēķināt, ja, tāpēc arī mēs šodien un rīt, tātad divās nodarbībās izskatīsim, jūs jau redzējāt pēc piedāvājuma 7 situācijas, arī viņas izrisināsim. Bet tā kā tas ir pats sākums un pie darba samaksas mums vēl nāk citi jautājumi, kas mums vispirms ir jānoskaidro, pirms mēs sākam viņu rēķināt, tad mēs sāksim šodien arī ar to, ka mēs izrunāsim, kas vispār ir darba samaksa. Runāsim par darba laiku, par darba laika uzskaiti, kas ir tabela, kas ir grafiks, par dažādiem darba laika šiem režīmiem, lai jums veidojās tas kopējais priekšstats, kā tas veidojās. Tad, teiksim, vienojās, ka tātad būs šis te virsstundu darbs, bet tas, ko vēl atļauj darba likums, ka virsstundu darbu var aizstāt ar apmaksātu atpūtu citā darba laikā, atbilstoši nostrādāto virsstundu skaitam. Ja, un tad attiecīgi ir vienojās, tad kurā brīdī tas notiks, un šādā veidā tātad netiek apmaksāts kā piemaksa, bet tiek piešķirta apmaksāta brīva diena. Ka mikro uzņēmumu īpašnieki, kas ir saimnieciskās darbības veicēji, tātad drīkst iesniegt algas nodokļu grāmatiņu ienākumu gūšanas vietā, kas nav mikro uzņēmums, un attiecīgi piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojums ienākumiem, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Jo savulaik tas bija aizliegts, ja, bet tagad, ja pieņemsim persona ir saimnieciskās darbības veicējs, tātad pašnodarbinātā persona, un ir izvēlējusies mikrouzņēmumu nodokļu maksāšanas režīmu, un viņa strādā vēl algotu darbu, tad drīkst šī persona iesniegt savu nodokļu grāmatiņu darba devējam un izmantot atvieglojums iedzīvotāju ienākumu nodokļa aprēķināšanai un ieturēšanai. Kā aprēķināt darba algu, ja darbinieks strādā nepilnu mēnesi? Tā var būt uzsāka darbu, pieņemsim, kaut vai šodien, 28. janvārī. Tas nozīmē, ka viņam alga par datumu no 1. līdz 27. datumam nepienākās no šī uzņēmuma, pienākās tagad no 28. līdz 31. janvārim. Tad mēs rēķinam sekojoši. Mēs ņemam līgumā noteikto bruto summu, dalām uz darba dienu skaitu attiecīgajā mēnesī. Pirmkārt ir tas, ka šajā pāntā jau ir pateikts, ka šī apdrošināšana bez līdzekļu uzkrāšanas, viņai ir jābūt vai nu Latvijas Republikā, vai Eiropas Savienībā, vai Eiropas ekonomiskās zonas, ja, vai sadarbības organizācijā reģistrētajos šajos pensiju fondos vai apdrošināšanas sabiedrībām, un šeit arī tieši skan, ka no maksātāja ienākumiem atceramies, ka iedzīvotāja ienākumu nodoklis, tā kā mēs runājam par darba samaksu, runā par darba ņēmēju. Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra. Tad, kad viņi rēķina B-lapas, aprēķinot nodokli, viņi arī rēķina nodokli no tām summām, ja jau tas ir ienākums cilvēkam. Viņi ņem vērā neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumus laika periodā, par kuru Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra aprēķina slimības pabalstu. Atceramies, viņi rēķina par B-lapu, tātad, ja viņi šo te piemēro, un mēs arī pierakstīsim tehniskajā pierakstā, tas nozīmē, ka mēs uzņēmumā par šo periodu nedrīkstam piemērot neapliekamo minimumu un nodokļu atvieglojumus, ja cilvēks mums ir iesniedz algas nodokļu grāmatiņu. Pirms mēs tagad dodamies tālāk pie atvaļinājuma naudas, mazliet atkal par to parunāsim, ja, no normatīvo aktu puses, un tad arī apskatīsimies, mums vēl ir tā 7. situācija. Un tāpēc tas mazais maksājums patiesībā ir ļoti, ļoti vērtīgs. Šeit es jums arī tikai parādīšu par pagājušo gadu situāciju, kur pagājušā gadā, redzēt, no šī fonda ir izmaksāts 1,8 miljoni. 1,8 miljoni, un šeit varat redzēt, mums pagājušais gads tāds, kā lai saka, nevar teikt ražīgs, tātad diezgan bēdīgs, ja redzam, salīdzinoši, ja, redzam, šeit ir
apmierināti, cik darbinieku prasījumi, kādas summas izmaksātas, un tātad tie mazie 36 centi ļoti daudz cilvēkiem, tad, kad nonāk šajā procesā, tiešām palīdz atgūt resursus un, kā saka, dzīvot tālāk. Un tad jūs redzat, ka te ir garantija fondā arī atgūts. Jā, tas ir ne tikai no iemaksām, tas nozīmē, ka tas ir atgūts maksātnespējas procesos, realizējot mantu, kas ir bijis šim maksātnespējīgam uzņēmumam un tam līdzīgi. Un tāpēc tas mazais maksājums patiesībā ir ļoti, ļoti vērtīgs. Šeit es jums arī tikai parādīšu par pagājušo gadu situāciju, kur pagājušā gadā, redzēt, no šī fonda ir izmaksāts 1,8 miljoni. 1,8 miljoni, un šeit varat redzēt, mums pagājušais gads tāds, kā lai saka, nevar teikt ražīgs, tātad diezgan bēdīgs, ja redzam, salīdzinoši, jā, redzam, šeit ir apmierināti, cik darbinieku prasījumi, kādas summas izmaksātas, un tātad tie mazie 36 centi ļoti daudz cilvēkiem, tad, kad nonāk šajā procesā, tiešām palīdz atgūt resursus un, kā saka, dzīvot tālāk. Un tad jūs redzat, ka te ir garantija fondā arī atgūts. Jā, tas ir ne tikai no iemaksām, tas nozīmē, ka tas ir atgūts maksātnespējas procesos, realizējot mantu, kas ir bijis šim maksātnespējīgam uzņēmumam un tam līdzīgi. Un ir arī vidmetodiskais materiāls. Tātad to ir ļoti vērts pētīt, tad, kad jums strādās cilvēki uz nepilnām slodzēm. Protams, mums nav mums tā ļoti uzmanīgi jāpajautā, vai tu strādā vēl kādā darba vietā vai ne. Bija tāda situācija pagājušajā gadā, kad bija uz konsultāciju cilvēks, viņš saka, es viņus pieņēmu darbā, viņi tajā brīdī vēl citur strādāja, un mēs nebijām atrunājuši kārtību, kā viņi informēs, un es arī nenojautu, ja, kad tur ir kaut kas mainījies, un viņš saņem rēķinu turpat pie 900 eiro, ja, kad ir jānomaksā vēl papildus valsts sociālās obligātās iemaksas.